Gar Bauskas šoseju no Iecavas līdz Zorģiem top vairāk nekā 3 kilometrus garš gājēju un velosipēdistu ceļš, kas ievērojami uzlabos satiksmes drošību vienā no noslogotākajiem Bauskas novada ceļu posmiem. Vairāk nekā 1,3 miljonu eiro vērtajā projektā izbūvēs 2,25 metrus platu asfaltātu celiņu ar drošības barjerām un sakārtotām autobusu pieturvietām. Mēs nodarbojamies ar drenāžu būvniecību, ar uzbērumu būvniecību, būvējam augšā līdz asfaltam, šķembām, nobrauktuves, cits nekas tāds baigi vēl nav. Pēc tam būs barjeras apzaļumošanā, nogāžu nostiprināšana akmeņiem. Darbi salīdzinoši šeit raiti termiņos, mēs iekļausimies, nav variantu. Troksnis baigi nemaisa, bet karstums, ir, protams, rūtāk, jādzer ūdens un būs labi. Vislielākie izaicinājumi, protams, uz šīs šosejas ir lielā satiksmes intensitāte, bet mēs cenšamies maksimāli būt prātīgi, izmantojam saskaņotās schēmas un cenšamies arī nestopēt satiksmi pārāk bieži. Tas ir ļoti labs projekts, lai pārvietotos arī citi satiksmes dalībnieki, ne tikai ar mašīnu, bet arī, pieņemsim, ar velosipēdu, ar skūteru, ar skrituļu slidām no Iecavas uz Zorģiem. Tās arī paver iespējas, principā, jauniešiem pārvietoties. Zorģi jau nav lieli, bet, noder. Domājat, ka noderēs? Protams, cilvēki, kad brauc ar riteņiem. Tā ir laba ideja. Laba ideja? Tu domā, izmantos cilvēki tad, kad pabeigs? Gan jau, ja jau viņi taisa. Pats izmantos? Es jau esmu braucis uz Zorģiem ar riteni. Mums jau patīk ļoti, mēs ļoti gaidījām. Mēs ar vīru staigājam daudz cevišķi, teiksim, rudeni, ziemu. Un tad sanāk, ka, teiksim, tas asfalta segums šeit, līdz šosejai, viņš tā kā beidzās. Ja tādi labāki apstākļi, tad mēs ejam tā kā vēl kaut ko pa grantēto ceļu, bet, ja tādi sliktāki apstākļi, tad mēs sanāk, ka mēs, vairākas reizes turp-šurp tā kā staigājam, teiksim, arī uz autobusu pieturi sanāk, teiksim, tagad, ļoti, ļoti labi ir, jo gar to šoseju ir, ļoti bīstam, tur tā šaura tāda maliņa un tur tā, bet tagad, ja tas veloceliņš, tad arī uz pieturi vieglāk ir aiziet. Būvdarbus plānot pabeigt ar 5 gadu garantiju, un pašlaik līdzīgi projekti Bauskas novadā tuvākajos gados nav ieplānoti. Inese Vadapole, Nikola Smirnova, Bauskas dzīve.